Mūsu galvaspilsētas vidū ir tāda dīvaina vieta, kas ietekmē visu Latviju un katru no mums. Bet tāreiz bija latviešu svētvieta – Pārdaugavas Uzvaras laukums ar Olimpisko stadionu un lielo dziesmu svētku estrādi. Laukums 1938. gadā uzceltajā pagaidu estrādē pulcināja vairāk nekā 200 000 cilvēku latviešu vispārējos dziesmu svētkos. Ja vien Latvijas laiks būtu par pāris gadiem ilgāks, Uzvaras laukums un visi piedzīvotu lieliskas pārmaiņas. Milzīgs sporta stadions, kas savos apmēros pārsniedz tolaik ievērojamo Eiropas sabiedrisko celtni Berlīnes 1936. gada Olimpisko stadionu. Plaša un akustiski teicama lielā estrāde, arī vienojošs elements – vēsturisks Uzvaras obelisks ar precīzu uzvaras jēdzienu un tautas vienotības mākslu. Parks pārdzīvojuši 4 režīmus, un katrs no tiem tā nozīme tulkojas pa savam. Taču beigās Uzvaras komplekss iestrēdzis padomju varu glorificējošajā stilā. Tāpēc nosaukt iecerē no šī okupācijas atgādinājuma atbrīvoties. Padomju zvaigznēm un sarkanarmiešiem rotāto monumentu atklāja vien dažus gadus pirms Savienības sabrukuma 85. gadā. Tam vajadzēja rīdzniekos modināt siltas jūtas pret tā sauktajiem atbrīvotājiem, tiem, kuri vācu okupāciju nomainīja ar savējo. Komplekss netapa tukšā vietā. Šis tik tiešām bija Uzvaras parks, taču Ulmaņa laikā godināja neatkarīgās Latvijas uzvaru pār Bermonta armiju. Ko parasti nerunāja un ko parasti vienmēr cenšas slēpt. Un padomju gados tas tik ļoti rūpīgi slēpts, pat liekot citas fotogrāfijas, pat liekot fotogrāfijas no Igaunijas, ka bija jārunā par latviešu 9. dziesmu svētkiem. Jo tās bailes bija lielas, ka tauta nācija varētu apzināties, kas kādreiz šajā vietā bija un kas kādreiz šajā vietā tika plānots, vai ne? Un ja tajā vietā, kur kādreiz korus diriģēja Jāzeps Vītols, un 200 000 uzrunāja Kārlis Ulmanis un pārējie valsts vīri, tagad slējas šie betona staps ar armiešiem, tad tas ir ārkārtīgi, tā ir tāda jocīga situācija. Rūks ir grāmatas spridzinātāja autors un galvenais iniciators, kurš portālā Mana balss LV tagad aicina parakstīties par padomju palieku nojaukšanu un tā Uzvaras parka atjaunošanu, kas te šobrīd slietos, ja Otrais pasaules karš nebūtu pārtraucis Latvijas neatkarību. Par nepieciešamību nojaukt padomju pieminekli jau runā kopš 90. gadiem. Tas pat ir pārdzīvojis neveiksmīgu spridzināšanas mēģinājumu. Taču Krievija liek saprast, ja nevēlaties bojāt attiecības, piemineklim klāt neķerieties. Uzvaras parks ir neatņemams vietējo Krievu kopības apliecinājums. Nevelti 9. maijā pie pieminekļa gozējas kā Krievijas vēstnieks, tā Rīgas mērs, ar kura svētību šobrīd norit kompleksa restaurācijas darbi. Tāpēc grūti iedomāties, ka saskaņas centrs varētu pieļaut to pašu, kas Tallinā notika ar bronzas kareivi Aļošu. Latvija mēģina atgūt savu neatkarīgas valsts mugurkaulu, vai ne? Viņi grib kļūt par modernu Eiropas valsti, vai ne? Bet joprojām mēs saskaramies ar kaut kādām bailēm, ar kaut kādu piesardzību, ar kaut kādu, tādu, varētu teikt, tādu mazliet mazvērtības kompleksu, nesaprotot to, kas ir īsti saimnieki Latvijā šobrīd. Ieceri nojaukt kompleksu jau atbalsta 1500, līdz ko savāks 10 000, iniciatīva nonāks Saimā. Tad deputātiem būs jālemj, vai ļaut internetā klejojošajām datorgrafikām īstenoties.